Mēs bijām par to, ka jādod brīvība cilvēkam, bet viņam jādod nosacījumi pie brīvības. Un to tagad atkal sabalansēt. Iet laiks, iet paudzes un zaudētas paudzes. Un tad, kad es gribu būt ļoti godīgs pret saviem studentiem, kamēr es neesmu atlaists no darba, tad es viņiem saku tā, es ceru pirmajā lekcijā, ka jūs neesat atnākuši uz augstskolu iegūt profesiju. Ziniet, viņa acis ir lielas, es neverbāli lasu, ka viņi man saka, ko te viņi tiek atnākuši. Es saku, šeit var ļoti jauki pavadīt laiku, es ceru, ka jums šeit ir draugi, es ceru, ka mums būs patīkams konteksts, bet profesiju jūs šeit neiegūsiet. Un tad es viņiem stāstu. Ja bērnam līdz 5 gadu vecumam nav tas un tas, tad nebūs tas un tas. Ja līdz 10 gadiem nav izdarīts tas un tas, tad nekad nebūs tas un tas. Ziniet, viņi paliek tādi bāli viens otrs. Jo es nesaucu nevienu vārdā, bet viņi iziet cauri domās, ka to māte nedarīja, to tēvs nedeva, par to neviens ar viņu nerunāja. Un tas rezultāts lekcijas beigās ir tas, vienīgais, ko jūs varat darīt, dodiet to saviem bērniem. Un tad, kad viņu bērni izaugs, ja tas iesēsies, padomājiet, cik paies laiks. Un tāpēc mēs tai izvēlēji, ko var piedāvāt Dānijā, kas ir demokrātijas šūpūs, mēs Latvijā nevaram piedāvāt. Mēs vienkārši tam neesam izauguši. Pašapziņa. Tas atslēgas vārds, kas arī ļoti būtisks, un šī pašapziņa sevī ietver to ceļu, kā es veidojos par pašapziņīgu cilvēku. Tas sākās ar šo vārdu pats. Pašidentitāte, kas es esmu, kam es piederu, zēns, meiteni, pašcieņa, man ģimenē ciena, pašaktualizācija, kādam interesē tas, ko es daru, un prasa, kā tu jūties. Nevis, ka vecākiem prasa, vai bērns ir skolā vai mājās, man liekas, kā izgāja. Tā ir pašadeve, ko mēs izbaudam no saviem kolēģiem, kas strādā savienībā. Paškontroli, pašregulācija. Redziet, cik daudz vārdu. Bet tie 3 pavad mūs visu mūžu. Un tie 3 pašizziņa, pašvērtējums un pašregulācija